Svētdienas vakars FK Kurši mājas spēlē pieveic FBK Sāc. Mums uz sarunu pievienojas šīs dienas, teiksim tā, varonis, 3 vārtu autors Eduards Meistars. Un varbūt Meisona izstāstīja pašam, kādas ir sajūtas pēc šādas spēles. Sajūtas ir labas, ir patīkami iemest pirmos vārtus. Man pārdomas ir labas. Prieks, ka mēs guvām uzvaru. Šī bija svarīga spēle, svarīga punkta. Un, jā, es esmu priecīgs par uzvaru. Pirms spēles noteikti ģērbtuvē runājot par spēles nozīmību. Kāda tā bija? Spēle bija ļoti nozīmīga. Šos 3 punktus mums ļoti vajadzēja pēc zaudējuma vakardienas. Un, jā, treneris teica, ka ļoti nozīmīga spēle ir. Un tā. Jau vakardien tika iespēlēts pirmajā maiņā, un šodien, jāsaka, tā uzmirdzēja. Kā ir spēlēt kopā ar šādiem pieredzējušiem un jau augsta līmeņa spēlētājiem? Ar viņiem ir diezko viegli spēlēt. Viņi bieži vien, pat ja tu kļūdies, viņi tev var palīdzēt, izlabot tavus kļūdas. Un, principā, tev nekas nav jādara, ja viņi vienmēr tev ir apkārt. Droši vien to arī pierādīja šodien 3 vārtu guvumi. Atmiņā paliks visvairāk 1., 2. vai 3. vārtu guvums? Visi bija svarīgi. Visi svarīgi. Un pie pašiem pirmajiem vārtiem tās emocijas? Patīkams. Bija priecīgs, kad iemet beidzot pirmos vārdus, gan arī vēl sezonas pusē. Bet jā, es esmu priecīgs. Superīgi. Mēs arī noteikti priecājamies par to. Un pats pēdējais. Nākamā spēle jau trešdien. Pavisam tuvu spēle pret vieniem no tabulas līderiem, par Talsu komandu. Kā pats sagaidi šo cīņu? Būtu forši, ja mēs atkal uzvarētu, dabūt to 2 spēļu uzvaru atkal. Un, jā, viņi ir svarīgi. Tabulai mēs sekojam līdzi, mēs zinām, kurā vietā šobrīd esam un cik mēs tālu esam no labāku astotnieka vai kur mēs atrodamies. Man liekas, ka mēs tagad esam 8. vai 7. kaut kas tāds. Ok, redzu, ka esi satraucies jau pirmajā intervijā, bet noteikti tādas mums sekos, jo tavs sniegums tiešām gan šodien, gan iepriekšējās spēles mūs jau ir priecējis. Tā kā noteikti veiksmi turpmākajās spēlēs un lai cīnam uzvaru trešdien. Jā.